see the eyes, and there he goes down. Ar postošu 92% nokautu rādītāju. Šis meksikāņu zvērs ne tikai uzvar, bet arī iznīcina pretiniekus. Šis ir Vergils Ortis juniors. Neuzvarētais meksikāņu amerikāņu iznīcinātājs, kura spiediens, sitieni pa ķermeni un slepkavnieciskais instinkts turpina pārvērst viņa pretiniekus izcilos mirkļos. Viņš ar 24 cīņām, 24 uzvarām un 22 nokautiem ir sagrāvis ikvienu, kurš uzdrošinājies stāties viņam pretī. Un tas tikai sācies. Vergils Ortis juniors dzimis 1998. gada 25. martā Grānprērijā, Teksasā. Vergila Ortisa seniora un Melas Reveleses dēls abiem ir meksikāņu izcelsme. Viņas tēvs jaunībā emigrēja uz ASV no Meksikas un kļuva par vientuļo tēvu tikai 17 gadu vecumā, kad piedzima Vergils Ortis juniors. Ortis seniors jau bija izstrādājis plānu. Viņš bija boksējis amatieru līmenī un zināja, ka boks dēlam var dot labāku dzīvi. Kad Vergils Ortis juniors bija 5 gadu vecs, viņa tēvs aizveda viņu uz Vivero boksa zāli Dallasā. Tā pati boksa zāle, kur trenējās apvienotais pusvidējā svara čempions Errols Spence juniors. Ziedošanās bija nežēlīgi, bet tie bija tā vērti. Vergils Ortis juniors kļuva par 7-kārtēju nacionālo čempionu, uzvarēja 2013. gada jaunatnes olimpiskajās spēlēs. Sasniedza neticamu amatieru bilanci ar 140 uzvarām un tikai 20 zaudējumiem. Un 2016. gada jūlijā, tikai 18 gadu vecumā, Vergils Ortis juniors kļuva par profesionāli. Bija laiks atmaksāt par tēva uzupurēšanos. Un viņš to grasījās darīt ar vienu nokautu pēc otra. 2016. gada 30. jūlijā. Vergils Ortis juniors debitēja kā profesionāls pret Julio Rodasu Fantasy Springs kazino Indio, Kalifornijā. Lielākā daļa bokseru savu pirmo profesionālo cīņu uztver mierīgi, cenšoties saprast pretinieku un justies ērti. Bet ne Vergils Ortis juniors. No paša sākuma Ortis izgāja ringā, vajājot Rodas ar ļauniem nodomiem un meklējot izšķirošo sitienu, un viņam tas izdevās. Oh, right hand drops Rodas. Oh, huge right hand from the 18-year-old Vergil Ortiz early on in his pro debut. Graujoša sitiena kombinācija nogāza Rodas. Viņš piecēlās, bet drīz tika pilnībā iznīcināts. Un tiesnesis pārtrauca cīņu. Still stunned with a big knockdown in the first. Oh, a body shot, and it is over. Eddie Hernandez has stepped in and protected the fight. Viņš guva nokautu pirmajā raundā savā profesionālajā debijā. Plāns bija skaidrs. Meksika nesen atklāja jaunu nokautu mašīnu. Pēc mazāk nekā 2 mēnešiem Ortis kāpa ringā AT&T stadionā Arlingtonā, Teksasā, lai stātos pretī Ernestam Hernandesam, kuram nebija izredžu. Ortis izgāja cauri Hernandesam tā, it kā viņš tur nemaz nebūtu, un pabeidza ar spēcīgu sitienu ar labo roku, kas atstāja viņa pretinieku bezsamaņā uz ringa grīdas. Hernandez, as I mentioned, is 1-3 with one knockout. And down goes Hernandez. Perfect right hand, end of. Šī cīņa ilga tieši 40 sekundes, 2 cīņas, 2 nokauti pirmajā raundā. Teksasas iznīcinātais skaidri nodeva savu vēstījumu. Boksa pasaule sāka viņam pievērst uzmanību. 2016. gada 16. decembrī Fantasy Springs Resort Casino Ortis cīnījās ar Nestoru Garciju. Tāpat kā iepriekšējie pretinieki, Garcia guva rūgtu mācību, kas notiek, kad cīnās pret Vergilu Ortizu junioru. High school, missed a lot of school big national tournaments. Still an honor splitting time between Indio and Joel Diaz management group. I guess you call him a boxing defensive posture. Does a nice job of blocking and deflecting. Does a lot of catch and countering it. Ortiz. A lot of people watching back home in the Dallas area. Upstairs, good comp. Vēlreiz Ortiz sagrāva savu pretinieku jau pirmajā raundā ar brutāliem spēcīgiem sitieniem, kas atstāja Garciju guļiem uz muguras. Pēc tik daudziem spēcīgiem sitieniem. His opponent is Ortiz.
See, you see the eyes, and there he another goes jab. down. And that was a jab A that stiff caught. one, huh? Right, it caught. 3 cīņas, 3 nokauti pirmajā raundā. Cits pretinieks. Vēl viens vardarbīgs fināls. Un likumsakarība kļūst skaidrs. Cīnīties pret Verģilu Ortīzu Junioru nozīmē pamest ringu uz nestulēm. 2017. gada 5. maijā Ortiz kāpa uz lielās skatuves MGM Grand Garden Arena Las Vegasā, Nevada, pret Angelu Sariņānu Rodrigesu. Un Ortiz pierādīja, ka spēj sniegt labāko, kad tas ir vissvarīgāk. Ortiz can get a first-round knockout. All first-round knockouts. Yeah, that's what we're talking about here. Kana has been knocked out 3 times. Oh, big right. And it might to get neighbor. Really. It is heard of, but it's unheard of often. And to very bad opponents, you know, and perhaps a bit of both. But, you know, look at it. Sometimes a young fighter can fall in love with his own power. The cart, the desire to come in here and give an honest. Viņš dominēja visu cīņu, nogāžot Rodrigesu ar kombinācijām un spēcīgiem sitieniem pa ķermeni, līdz brīdim, kad tiesnesis apturēja cīņu tehniskā nokauta dēļ. Difficult. Oh, big uppercut. There it is. Everything in. Sariñana gets up. And just when I said what I A lot of said. time left. Too much time left here. Got a good referee here. You got a good referee. 4 cīņas, 4 nokauti, īsta sērija. Un Ortiz bija gatavs nākamajam līmenim. 2017. gada 16. septembrī viss mainījās. Ortizam bija paredzēts cīnīties Canelo Alvaresa un Genādija Golovkina cīņas vakarā T-Mobile arēnā Las Vegasā. Tā bija galvenā boksa skatuve. 20,000 līdzjutēju. Ar pasaules uzmanību uz viņu Ortizam bija jāpierāda, ka viņš ir uzdevuma augstumos. Pret Cēzaru Valenzuelu, kurš ieradās ar 7 uzvarām 8 cīņās, tas, kas bija likts uz spēles, nevarēja būt svarīgāks. California, Coachella Valley, that's where world champion Timothy Bradley was with him. Now trying to see, he came from a fighting family himself. Brother Tonio also in the corner. He's one of those amateurs who's better suited for the professional ranks. The manner in which he fights, but his mentality, you can tell he wants to whack guys at it. I want to come out here and make something sensational happen. No, slip. Get up. Ortiz has landed a few shots high on the head of Valenzuela, and that can... This is Rocha. He's on 47. This is his first fight. 2 raundos Ortiz demonstrēja nevainojumu sniegumu. Precīzi un spēcīgi nogāžot Valenzuelu, pirms izdarīja postošu sitienu kombināciju, kas piespieda tiesnesi apturēt cīņu. Ran cross country there. Valenzuela handled that knockout. Yes! Oh, that got him good. It was to the... Tehniskais nokauts 2. raundā Canelo Triple G cīņu vakarā. Verģils Ortiz Juniors nesen kļuva pazīstams boksa pasaulē un atpakaļceļa nebija. Gadu vēlāk Ortiz atgriezās Las Vegasā uz Canelo un GGG 2. cīņu. Tā pati grandiozā skatuve, tas pats milzīgais spiediens. Šoreiz viņš bija gatavs vēl skaidrāk apliecināt savu potenciālu, sacenšoties ar veterānu Roberto Ortizu. Bet Verģils pierādīja pasaulē, ka viņš ir daudz pārās par saviem pretiniekiem. That at a Torreon, Mexico. That's the nickname they have. 2-time junior lightweight title holder, Juan Carlos Salgado. With Robert Garcia, and he attacks, barring a who's who in that camp. Also had 4 body shots. Garcia's got him really working a hard jab. Ortiz 2. raundā ar spēcīgu labo roku nogāza Robertu. Viņš piecēlās, taču joprojām cieta sāpes un brīļojās. Got in for the win. And down goes Ortiz. Beautiful short right hand. Ortiz nekavējoties metās virsū savam pretiniekam un izdarīja vēl vienu graujošu sitienu ar labo roku, kas lika Robertam nokrist ceļos līdz 5. Backward body shot for Virgil. Ortiz goes down for the 2nd time in the round. He felt it upstairs, he felt it in the body. Roberts atkal piecēlās kājās. Tiesnesis jau bija redzējis gana un apturēja cīņu. Tehniskais nokauts 2. raundā. 2 knockdowni. Ortiz bija izcīnījis 11 uzvaras bez zaudējumiem, visi ar nokautu. Viņa nevainojamā bilance joprojām bija neskarta, un ažiotāža ap viņu uzņēma apgriezienus.
2019. gada 4. maijā Ortis savā jaunajā karjerā saskārās ar smagāko pārbaudījumu pret pieredzējušo cīnītāju Mauricio Herreru Lasvegasā. Herrera bija veterāns ar vairāk nekā 30 profesionālām cīņām, kurš visā savā karjerā nekad nebija ticis nokautēts. Viņš bija cīnījies ar pasaules līmeņa bokseriem, bija pārdzīvojis visu, ko pretinieki viņam raidīja. Tika paredzēts, ka šī būs cīņa, kas beidzot Ortizam ļaut aizvadīt pilnu distanci. Bet Herrera tūlīt grasījās iemācīties sāpīgu mācību. I just watched on TV and he goes, once my dream was smashed in 2014, he goes, but I still want to beat every so far in his career, just come in and march through people. Well, he's an impressive young man, inside and outside the ring. He said, Now he called it a huge honor. He said it's crazy. Wonder how much he has left. Herrera thought he got hit in the back of the head. Ortiz dominēja no sākuma, izdarot spēcīgus sitienus, kas Herreru nostādīja grūtā situācijā. Otrā raunda beigās Ortisa spēcīgu labo sitienu sāpināja Herreru, kurš pārgāja izdzīvošanas režīmā. I don't see him questioning himself yet, but he's not getting run out. in the early rounds, it'll just be a Dimensions, different answers, and Herrera can force you to another. keeps bending down to his right. I can see Ortiz catching him behind the ear with a just like that, Brian. Now Herrera is hurt. He's never been stopped. Struggling, trying to stay on his feet. Down he goes at the bell. Trešajā raundā Ortis izmantoja iespēju. Viņš precīzi izvēlējās brīdi un ar spēcīgu labo sitienu nogāza veterānu pēc 29 sekundēm raundā. It's missed, and a right hand landed. Another right hand. Herrera's out. Herrera's out. Tiesnesis nekavējoties apturēja cīņu. Mauricio Herrera, izturīgais veterāns, kurš savas karjeras laikā nekad nebija ticis nokautēts, gulēja bezsamaņā ringā. Nokauts trešajā raundā 13-0 ar 13 nokautiem. Ortis tikko bija izdarījis to, ko neviens iepriekš nebija paveicis, un boksa pasaule noteikti pievērs uzmanību. Ortiz trying to get Hooker out of his comfort zone. He should stay behind that jab, but that's easier said than done when it comes to a freight train. Bet Ortisam bija uzdevums. Rauns pēc raunda viņš ar brutālu precizitāti trāpīja pa ķermeni, pa gabaliņam vien sagraujot Mighty Mo. Combinations get a slight angle to the right or to the left. Ortiz did it developing naturally, and of course Hooker did it just with age, getting older. Maybe he spelled Ortiz Jr.'s power and is not impressed. Ortis 6. raundā ar spēcīgu sitienu pa ķermeni, kam sekoja labais, pirmo reizi nogāza Hookeru. Ortiz thinks he's got it. Back against the ropes. Hookers piecēlās laikā, taču 7. raundā viņa ķermenis padevās. 36 sekundes pēc raunda sākuma Hookers guva rokas traumu un cīņa tika pārtraukta. Ar tehnisko nokautu 7. raundā Vergils Ortiz Juniors viņš kļuva par 2 jostu čempionu ar 17 uzvarām un bez zaudējumiem, ar 17 nokautiem. Nokautu mākslinieks tikko bija uzvarējis bijušo pasaules čempionu viņa paša laukumā, un neviens svara kategorijā nevēlējās ar viņu cīnīties. 2021. gada 14. augustā Ortis saskārās ar savu bīstamāko pārbaudījumu. Lietuviešu iznīcinātājam Egidijusam Mean Machine Kavaļauskam Ford centrā, Frisko, Teksasā. Kavaļaus kāpa ringā ar bilanci 22-1-1, zaudējis tikai vienu pasaules čempionu titulu cīņu pret pound for pound karali Terence Crawfordu. Tas bija pasaules līmeņa bokseris, kurš Crawford noved līdz robežai, bet Ortis bija pilnīgi atšķirīgs boksers. It just didn't work. Several box replay there, but that sure looked like a knockdown to me. Kavaliauskas! Ortiz hurts. Thinking in there behind the jab. He's not as aggressive. Oh, a big counter right hand by Mean Machine again. And if this fight goes to... Un otrajā raundā šķita, ka neiedomājamais notiks. Kavaļauskas ar stipru sitienu satricināja Ortisu. Some trouble time. Kavaliauskas right hand swings again, swing and misses on a knockdown. Uz mirkli Ortis bija patiesās briesmās. Čempioni tiek kalti šādos brīžos. Ortiz atguvēs.
un sāk strādāt. Big counter right hand by Mean Machine again. Let's see if Cabo... Ortis vairākas reizes sūtīja Mean Machine uz dēļiem. Kavaļauskas tomēr cēlās un rādīja karotājas sirdi. Ortis spēks bija pārāk liels. They can give a big shot, they can take a big shot. We're used to seeing him drop his opponents. Now... Pirmais knockdowns, Kavaļauskas piecēlās, otrais knockdowns, piecēlās, trešais, ceturtais, piektais knockdowns, lietuvietis nepadevās. Virgil Ortiz is fighting the way a little bit difficult, more difficult to do. 8. raundā pēc 5. knockdowna tiesnesis apturēja cīņu. Ortiz looking to land one more big power punch to erase Kavaliauskas once and for all, and he's done it! Tehniskais nokauts 8. raundā, 5 knockdowni. Šī bija līdz šim garākā Ortisa cīņa. Viņš tikko pārvarēja grūtības un uzvarēja vienu no sīkstākajiem divīzijas pretendentiem. 18 uzvaras, neviena zaudējuma, 18 nokauti. Perfektais rekords joprojām bija neskarts, un pasaules čempiona tituls jau klauvēja pie durvīm. Pēc 17 mēnešu pārtraukuma no ringa rabdomiolīzes dēļ. Nopietna slimība, kas izraisa muskuļu noārdīšanos un nieru mazspēju. Boksa pasaule jautāja, vai Virgils Ortiz Juniors, vai viņš būs tāds pats? 2024. gada 6. janvārī viņš atgriezās. Viņš pārgāja uz supervelteru svaru, jeb 154 mārciņā cīņā pret Frederiku Losonu. Skeptiķi lika par sevi manīt, jo pārtraukums bija pārāk ilgs un veselības problēma pārāk nopietna. Daudzi domāja, ka viņš varētu būt zaudējis spēku. Bet viņam vajadzēja tikai 2 minūtes un 30 sekundes, lai novērstu šaubas. Just throwing any shot. There for Ortiz. Just throw hard stuff at the guard. You know, Ortiz is the type of fighter that he's going to take anything you give him. Ortiz metās virsū Luzonam, izvēršot nežēlīgu uzbrukumu, kas izraisīja pretrunīgi vērtētu pārtraukšanu jau 1. raundā. Buckle Lawson. That jab hurt Lawson. Here comes Ortiz. Ortiz, he's already warmed up. He is cranking these hooks on the inside. Publika izsvilpa tiesnesi, jo uzskatīja, ka Lawsons varēja turpināt. Bet vēstījums bija skaidrs. Virgils Ortiz Juniors bija atgriezies, viņa spēks saglabājies un viņš bija vēl bīstamāks. TKO 1. raundā 20 uzvaras un 20 nokauti bez zaudējumiem. Pārtraukumam nebija nozīmes, viņš bija pārvarējis veselības likstas un iznīcinātājs bija atgriezies. 2025. gada 8. novembrī Virgils Ortiz Juniors aizstāvēja WBC pagaidu superpusvidējā svara čempionu titulu pret vienu no bīstamākajiem bokseriem. Eriksons The Hammer Lubins Dikijas arēnā Fortvortā, Teksasā. Lubins ringā devās ar 27 uzvarām un 2 zaudējumiem. Viņš zaudēja tikai pasaules čempioniem Džermelam Čārlo un Sebastianam Fundoram. Viņš uzvarēja 3 reizes pēc kārtas, un viņam bija nokauta spēks, kas karjeras laikā bija izslēdzis daudzus pretiniekus. Tika uzskatīts, ka šis būs Ortisa grūtākais pārbaudījums. Patiesi līdzvērtīga cīņa. Šo cīņu uzskatīja par izšķirošu Ortisa mantojumam, bet cīņa nebija ne tuvu līdzīga. middle of the ring, and even though he's known as the Hammer clockwise, I know a lot of fans won't both styles against Virgil Ortiz tonight. And Virgil Ortiz looks like the bigger man in the ring, but this is big. Nice right to the body. No paša sākuma Ortiz uzspieda savu gribu. Viņš izdarīja precīzus, spēcīgus sitienus, brutāli apstrādāja korpusu un veica kombinācijas, kas lika The Hammer atkāpties. With both fighters yesterday, we asked them what their strength. Start the onslaught, but take your time. Lubin, who seems to be content leaning against the ropes. And there's that left hook that I was talking about, Virgil. Lubins centās pretuzbrukt, bet Ortiz bija pārāks. Tad sākās 2. rauns un vētra. Ortiz iedzina pretinieku stūrī, piespieda pie virvēm un sāka nežēlīgi uzbrukt ar neatbildētiem sitieniem. Līdz brīdim, kad Fiesasim nebija citas izvēles, kā iejaukties un apturēt cīņu. Give him a target. If Ortiz is hitting something like the gloves or the shoulders, he's only going to see red and get more confidence. Is he trying to rope-a-dope here, Sergio? What do you think he's thinking? Oh, he's hurt. He's out on his feet. They stopped the fight.
TKO otrajā raundā Eriksons The Hammer. Lubins, viens no bīstamākajiem bokseriem šajā svara kategorijā, tika iznīcināts mazāk nekā 6 minūtēs. 24 uzvaras, 0 zaudējumu, 22 nokauti. Meksikāņu iznīcinātājs atkal pierādīja, kāpēc ir bokseris, no kura izvairās visvairāk.